Apustuļa Pāvila vēstule Titam. 1. nodaļa. Pāvils, Dieva kalps un Jēzus Kristus apustulis, pēc Dieva izredzēto ticības un patiesības atziņas, kas saskan ar dievbijību, cerībā uz mūžīgu dzīvību, ko Dievs, kas nemelo, ir apsolījis pirms mūžīgiem laikiem, bet savā laikā savu vārdu ir atklājis vēstī, kas man uzticēta pēc Dieva, mūsu glābēja pavēles, Titam, savam īstam bērnam kopīgā ticībā, žēlastība un miers no Dieva Tēva un Kristus Jēzus, mūsu pestītāja. Tādēļ es tevi atstāju Krētā, lai tu nokārtotu to, kas vēl atlika, un katrā pilsētā ieceltu presbiterus, tā kā es tev liku darīt. Tiem jābūt nevainojamiem, vienas sievas vīriem, kam bērni ticīgi, nevis palaidņi vai nepaklausīgi, jo bīskapam jābūt nevainojamam kā Dieva namturim, neiedomīgam, nedusmīgam, nedzērājam, nekauslim, neierāvējam, bet viesmīlīgam, labamīļotājam, prātīgam, taisnam, svētbīgam, savaldīgam. Viņam jārūpēs par sludināšanu, kas atbilst mācībai, lai viņš būtu spējīgs paskubināt veselīgā mācībā un atspēkot tos, kas runā pretim, jo daudz ir nepaklausīgi, pļāpas un maldinātāji, visvairāk no apgraizītajiem. Tiem jāaizbāž mute, viņi izposta veselas ģimenes, negodīgas peļņas dēļ mācīdami to, kas neklājas. Kāds pravietis no viņu pašu vidus ir sacījis: Krētieši aizvien melo, tie ir nikni kā zvēri, sliņķi kā maisi. Šī liecība ir patiesa, tādēļ atspēko viņus it asi, lai tie ticībā kļūst veseli. Nevis pieķeras jūdu pasakām un cilvēku priekšrakstiem, kas novēršas no patiesības. Šķīstajiem visas lietas ir šķīstas, bet aptraipītajiem un neticīgajiem nekas nav šķīsts, aptraipīts ir viņu prāts un sirdsapziņa. Tie apgalvo, ka pazīstot Dievu, bet darbos to noliedz. Neganti un nepaklausīgi būdami, tie nav derīgi nevienam labam darbam. 2. nodaļa. Bet tu sludini to, kas saskan ar veselīgo mācību, lai vecākie vīri turas skaidrā prātā, cienījami, prātīgi, veselīgi ticībā, mīlestībā, izturībā. Tāpat vecākās sievas, lai izturas kā svētām pieklājas, nenododas ļaunām valodām, ne pārmērīgai vīna dzeršanai, lai māca labu, pamāca jaunākās mīlēt vīrus un bērnus, būt prātīgām, krietnām, labām namamātēm, paklausīt saviem vīriem, lai Dieva vārds netiktu zaimots. Jaunākos vīrus tāpat paskubini būt prātīgiem. Pats visur esi paraugs labos darbos, mācībā bezviltīgs un cienījams, veselīgos vārdos nevainoms, lai tas, kas stājas pretim, paliek kaunā, nevarēdams nekā ļauna par mums sacīt. Kalpi, lai klausa saviem kungiem visās lietās, lai tie ir patīkami, nerunā pretim, nezog, bet lai parāda pilnīgu uzticību, ka viņi visās lietās ir rota mūsu pestītāja Dieva mācībai, jo ir atspīdējusi žēlastība, kas nes pestīšanu visiem cilvēkiem, audzinādama mūs, lai atsacīdamies no bezdievības un pasaulīgām iekārēm, prātīgi,
taisni un dievbīgi dzīvojam šī laikā, gaidīdami svētlaimību, uz kuru ceram, un lielā Dieva un mūsu pestītā Kristus Jēzus godības atspīdēšanu. Viņš sevi par mums nodevis, lai atpestītu mūs no visas netaisnības un šķīstītu sev par savas saimes ļaudīm, dedzīgiem labos darbos, to māci, paskubini un norāja ar visu stingrību, neviens, lai tevi nenīcina. 3. nodaļa. Atgādini viņiem, lai padodas un paklausa valdībām un varām, lai ir gatavi uz katru labu darbu, nevienu nepulgo, tur mieru, izturas laipni un visiem cilvēkiem parāda lēnprātību. Jo arī mēs kādreiz bijām neprātīgi, nepaklausīgi, maldījāmies, kalpodami dažādām iekārēm un priekiem, dzīvodami ļaunprātībā un skaudībā, ienīsti un citu nīzdami, bet kad atspīdēja Dieva, mūsu glābēja, laipnība un mīlestības cilvēkiem, viņš mūs izglāba, nevis taisnības darbu dēļ, ko mēs būtu darījuši, bet pēc savas žēlsirdības, ar mazgāšanu atzimšanai un atjaunošanos svētā garā, ko viņš bagātīgi par mums izlējis caur Jēzu Kristu, mūsu pestītāju, lai viņa žēlastībā taisnoti mēs kļūtu cerētās mūžīgās dzīvības mantinieki. Šis vārds ir patiess, un es gribu, lai tu par šīm lietām stipri stāvi, ka tie, kas Dievam tic, cenšas veikt labus darbus. Tas cilvēkiem ir labi un vajadzīgs, bet no ģeķīgiem strīdiem un ciltsrakstiem, ķildām un bauslības kariem izvairies. Tie ir nederīgi un tukši. Cilvēku, kas turas pie maldu mācības, vienreiz un otrais pamācījis noraidi, zinādams, ka tāds ir samaitāts un grēkodams pats sevi notiesā. Kad es aizsūtīšu pie tevis Artemi vai Tihiku, tad steidzies nākt pie manis uz Nikopoli, jo tur esmu nodomājis pavadīt ziemu. Likumu pratēju Zēnu un Apolu apgādā krietni, lai viņiem tālāk ceļojot nekā netrūktu. Mūsu ļaudīm jāmācās ar labiem darbiem palīdzēt, kur vajadzības spiež, lai tie nebūtu neauglīgi. Visi, kas pie manis, tevi sveicina. Sveicini tos, kas ticībā mūs mīl. Žēlastība, lai ir ar jums visiem.